Baznīcas vēsture senajās bildēs un atmiņu stāstā. 19. gadsimta 60. gados pie Ogres upes ietekas Daugavā sāka apmesties pirmie atpūtnieki. Staltie priežu meži un skaistie Ogres upes krasti vilināja aizvien vairāk cilvēku šeit apmesties un celt vasarnīcas. 1908. gada nogalē Ogres vasarnieki nolēma būvēt savu dievnamu, meža kapelu. Salaspils draudzes baznīckungs Voldemārs von Hūns draudzes vārdā nopirka zemes gabalu Ogrē, tagadējās baznīcas vietā. Meža kapela darbojās kā Ikšķilas un Salaspils draudzes filiāle. Pirmā pasaules kara laikā 1915. gadā kapela nodega. 1928. gadā Ogres pilsētas draudze, kuru nodibināja gadu iepriekš, sāka pirmos priekšdarbus jaunas mūra baznīcas celtniecībai. Tika vākti līdzekļi un izstrādāts projekts. Pirms baznīcas uzbūvēšanas Ziemassvētkos un Lieldienās dievkalpojumus noturēja draudzes vecākā mājas zālē. Draudzes vecākais bija Kēzes kungs. Vasarā labā laikā svētdienu un svētku dievkalpojumi notika nodegušās kapelas pamatu laukumā. No tautas nama atveda solis un no skolas katedru. Laukumu vasaras svētkos apsprauda ar bērzu mejām. Mācītāji brauca no Rīgas Svētā Jāņa baznīcas. Jaunās mūra baznīcas projektu izstrādāja arhitekts Haralds Kundziņš, ko pārveidoja inženieris Paegle. Kad celtniecības darbi bija pabeigti, Ogres iedzīvotājus aicināja talkā laukumu tīrīšanas un citos apkopšanas darbos. Es tajā laikā biju tikai pusaugu meitēns. Mans tēvs arī piedalījās tais darbos. To apliecina foto uzņēmums. Jauno baznīcu iesvētīja 1930. gada 31. augustā. Latvijas bīskaps piedaloties prāvestam un apriņķa mācītājiem. Baznīcas zvanu iesvētīja 1930. gada decembrī, un to rotā uzraksti. Ogres pilsētas baznīcai Ziemassvētkos, kā arī dzīvos saucu, mirušos apraudu. Zvans izgatavots Rīgā, Švenna zvanu Lietuvē. Par pirmo pastāvīgās draudzes mācītāju ievēlēja Viesturu Šēferu, kurš Ogrē kalpoja no 1930. līdz 35. gadam, un pirms tam gadu darbojās kā vikārmācītājs. Viņam bija apbrīnojami skaidra izruna bez balss izrāvumiem, un viņa sprediķus visā telpā varēja sadzirdēt jebkurš baznīcēns, pat vājāk dzirdīgs. Viņa balss plūda nesteidzīgi un vienādi skaļi līdz pēdējai zilbei. Viņš turēja draudzes savā ietekmē. Baznīcas altāra gleznu darinājis Šēnbergs, pēc ievērojamā latviešu vecmeistara Kārļa Hūna darba Kristus otreizējā atnākšana. To draudzei dāvinājis pirmais draudzes priekšnieks Andrejs Kēze. Ērģeles baznīcā tika uzstādītas 1940. gadā. No 1936. gada līdz 39. gadam par mācītāju kalpoja Artūrs Krauklis, kurš bija arī Rīgas 5. aizsargu pulka mācītājs. 1940. gadā Artūrs Krauklis tika izsūtīts uz Sibīriju, kur arī gāja bojā. Viņš bija ļoti sirsnīgs un iejūtīgs pret katru draudzes locekli. Vēl tagad, 82 gadu vecumā, atceros viņa dotos padomus mums iesvētāmajiem. Mani iesvētīja mācītājs Krauklis 1938. gadā, kad man bija 18 gadu.
Nopietns pārbaudījums draudzē bija Otrā pasaules kara laiks un 50 gadu ilgais padomju okupācijas periods. Kara vētrām tuvojoties, mācītājs Arvīds Perlbaks, kas kalpoja Ogrē no 1939. gada līdz 50. gadam, lūdza Dievu katrā dievkalpojumā, lai baznīca netiktu izpostīta. Un paldies Dievam, baznīca arī netika izpostīta, izņemot šķembu pēdas sienās un jumtā. Arī baznīcas inventārs, kā sudraba trauki, zīmoks, arhīvs un altāra glezna, palika neskarti. Daudzi inteliģences pārstāvi bija izsūtīti 1941. gadā, citi aizbrauca bēgļu gaitās uz rietumiem. Jāatzīmē arī tas, ka skolotāji un valsts iestādēs strādājošie atbildīgie darbinieki baznīcā nedrīkstēja nākt. Padomju laikā ievērojami saruka draudzes locekļu skaits. No 450 uz 50. Baznīcai tika uzlikts liels ēku un zemes nodoklis 800 rubļu apmērā. Tādēļ dievkalpojumus šeit sāka noturēt arī katoļu un baptistu draudzes. No 1950. gada līdz 63. gadam Ogres draudzē kalpoja mācītājs Visvaldis Perlbaks. Visilgāk no 1963. gada līdz 78. gadam Ogres draudzē ir kalpojis mācītājs Voldemārs Plāmsis. Šajos padomju gados baznīca vairāk kārt tika izdemolēta. Tomēr draudzē bija dziļi ticīgi cilvēki, kuri rūpējās par baznīcas saglabāšanu un uzturēšanu. Tikai beidzoties padomju periodam bija iespējama pilnvērtīga Ogres draudzes darbība. 1998. gadā no Ogres katoļu baznīcas tika atpirkta draudzes māja. Tika sākti baznīcas remontdarbi. No 99. gada baznīcā dievkalpojumus notur tikai luterāņu draudze. Kopš 97. gada februāra draudzes mācītājs ir Modris Īvāns.